Uzmanību! Runā zvaigzne! Jā, nu ko šodien Mogul ledus hallē spēlējām, aizdījām spēli pret HK IPA Latviju. Bija ļoti svarīga spēle, mums pašiem tieši patriotiem būtu paņēmuši ar 3 punktiem, būtu sevi garantējuši vietu play-offā, bet, nu, hokejs ir hokejs un nekad nenotiek tā, kā tu gribi vai esi iecerējis. Spēle noslēdzās 2-2 ar papildu laiku, attiecīgi vārti neguva gūt, 1 punkts izkusi. Neko, dodamies tālāk, nākamā otrdien pēdējā regulārā sezonas spēle. Nu, obligāti jāpaņem skatāties un atbalstiet un tiekamies play-offā. Un tagad spēles labākie momenti. Spēlētāju sastāvā mainieki, bet tas nevienmēr kaut ko nozīmē. Un lūdzu, vārti! Jā, šeit Rīnalds Lūts izdara piespēli uz Rolandu Zāriņu un ir gūti pirmie vārti. 1. minūte, pirmie vārti. Un ar Rolands Zāriņš sāk bojāt statistiku mainīgiem. Viņš jau man, es pirms spēles arī nedaudz apnēs. Viņš teica, viņam forši, viņi bauda, viņi spēlē un bieži vien tieši tā arī, ka tu esi dītnieku formāts. Skatīsimies tālāk. Un te jau, tur nevar iet, jā, zona būs, bet kas mums tas ir Staļons uz Nikitinu. Nikitins ir iegājis zonā. Nu, būs piespēle. Nē, izvēlās mesti, bet izklausījās, ka staps un aiz vārtiem aiziet. Patriks ar Švinku arī pušdara metienu no asa leņķa, tas tiek atvairīts. Ejermanis. Un šeit jau bīstami Lūts izlaužās pret Edžu Jēgeru, bet Edžs Jēgers spēlē perfekti. Jā, nu tas vienmēr ir bīstami, kad Lūts. Redzam, Lūts ir ļoti ātrs un Zariņš nav tik ātrs. Pret Švinku iemetienā, Garuts uzvar. Iespēles Zariņš, Zariņš izdara mētienu, tur Rikošets vārtu priekšā. Bīstam situācija, ripu Lūts. Lūts izslido un metiens vārti. Jā, atkal Rīnalds Lūts, viens no komandas līderiem. Šoreiz gūst vārtus, ja iepriekšējā epizodē viņš izdarīja rezultatīvu piespēli Zariņam, tad tagad arī pats atzīmējas. Kā arī minējām, tad IPA Latvija negrasās šodien zaudēt. Viņi spēlē. Te cīņ, dziļums ir aizgājis uzbrukumā. Jā, mēģinās apspēlēt, un tur labi piespēles Paulo, kur ripa. Ejermans ripu fiksē, bet... Nu, Miglāns metīs, bloķēts. Vēl būs metiens, Nikitins met, bet garām. Bet tur labi Miglāns iesaistās cīņā. Jā, Staļons ir tagad pie ripas. Nedaudz nesapratās, bet sudrabs notur ripas zonā. Miglāns jāliek pa vārtiem. Tieši tā. Labs metiens, un tomēr Ejermans ripu tver. Un šeit Kalniņš steidz starp Rāznu un Švinku, bet tā tiek atbruņots. Švinka tagad laužās. Patriks Švinka. 8 sekundes. Labi, piespēle vārti! Kas pa saspēli? Patriks Švinka dodas vārtu priekš. Ivar Reiniks gūst vārds, kad uz tablo ir 3 sekundes līdz pirmā perioda beigām. Nu, ko lai saka, ļoti skaisti vārti. Tur Ejermanim būtu grūti vēl kaut ko darīt labāk. Drīzāk jāprasa aizsargu palīdzību. Tur mazliet piekliboja. Nu, ko, patrioti viesi atgriež intrigu spēlē 1-2. Vēl 3 sekundes pirmajā periodā. Būs iespēja aprunāties ar treneriem un arī IPA Latvija noteikti nepadosies, ies uz priekšu. Un ko tagad darīs? Un tagad ir kļūdā! Un Lūts dod uz Zariņu. 2-1 uz Lūcu. Lūts metiens un Edžus Jēgers glābi komandu. Edžus Jēgers šajā epizodē nospēlēja vienkārši fantastiski. Kurš tagad dos piespēli uz Pēteru Rāznu. Tas viņu Lūts. Pēc iegājis zonā. Ko darīs? Prasījās ātrāk piespēli, bet... Lūts viņu iedzen stūri. Beigās... Pēters starp cīna un te jāšauba vārtiem. Sudrabs to arī dara.
Ui, kas par tvērienu Daniela Eirmaņa izpildījumā. Skaisti. Skaists metiens, skaists atvairījums. Nu, te Rāzna Pēteris, nu, kopā ar Reiniku. Piespēles Reiniku. Reiniks, met un... Šauj virsū Danielam Eirmanim. Uz pie rīpas. Jančevcovs joprojām ir pie rīpas uz vārtu priekšu. Labi bija domāts. Varbūt līdz galam nesnāc, bet labi bija. Un te 2-1. Luts ar Zariņu. Luts izdara metienu tieši virsū Vēģum Jēgaram. Komu. Spēki jau nav vairs netik daudz noteikti spēlējot divos aizsargu pāros. Ripa jau ir, skatāmies, Rāzna notur. Jānis Rāzna notur Ripu, tā ir piespēle. Ļoti labi piespēles Miglānu, bet nolasīja visu Daniels Eirmanis un Ripa vēl. Šraida arī pārā. Dziļums to dabū tikai vidus zonā, jāiet apakaļ zonā un tu dod uz otru pusi Reinikam. Reiniks. Nav jau vārtu priekšā neviena, nav jau kam Reinikam iedod. Tagad viņš iedod vārtu! Pēters Rāzna gūs vārtus. Dāmas un kungi, tas nozīmē tikai to, ka tagad būs papildu, lai spēlēsim 3-3. Jo ir atlikuši 4 minūtes. Nu, vismaz punkts katrai komandai būs. Jā, nu ko teikt, nu mainieki šeit tiešām bija iespiesti zonā, nu grūti bija Patrioti uztaisīt tādu viesulītu vārtu priekšā un arī izdevās izdarīt metienu, kurš ir precīzs. Rezultāts 2-2. Rūdelis pret Folkmani, Švinku un Paulovu. Un te Folkmanim ir iespēja, Folkmanis metā joprojām Ripai un... Saskrienās, jā, nu tur Rūdelis glāba epizodu. Švinka šauj pa vārtiem. Skatos, ka viesi būtu pamodušies pret vārtu gūmu, tāda aktīvāka spēle. Iespēja pat. Un iesūda apakaļ šeit Zariņš, neizdodas piespēle šeit. Pēters Rāznā un Paulovs iet līdzi. Pēterim Rāznam jāiet līdz galam. Var kļūt par spēles varoni, bet tur negūs. Eirmanis nosedz visus vārtus un... Jā, nu ir. Iegūt un tagad izmantos. Sudrabs uz dziļumu. Dziļums var nospēlēt labi. Dziļums mēģina mādīt. Dziļums! Nav! No šeit Eirmanis nolasa epizodu. Hans piespiež Miglānu, arī iegūst Rīpu. Vērtīgas sekundes un piespēja uz Rūdeli. Nu, un tūlīt arī beigsies ledslaiks. Mans pulkstens ir 15. Rūdelis šeit kļūdās. Jāceļās un viss. Dāmas un kungi. Rezultāts tablo 2-2. Nu, jāsaka, laikam abas komandas ir pelnījuši pa punktu. Un arī komandas, tā teikt, vilcējs un organizators, tā teikt, Rolands Zariņš ar Ritvaru Dziļumu šodien tiek atzīti par labākiem spēlētājiem.